Aizvadītās nedēļas nogalē zemnieku saimniecības Sveķa īpašniece Dzintra Karavaičuka ir nodarbināta ar kārtējā kaimiņu un vietējo bērzauniešu rudens velšu tirdziņa organizēšanu, kā arī ierastās kopējās putras vārīšanu, taču šoreiz mūs vairāk interesē jaunumi Dzintras saimniecībā. Madonas novada Bērzaunes pagasta zemnieku saimniecībā Sveķi jau ierasts nodarbojas ar netradicionālo putnu un mājlopu audzēšanu, un šoruden Sveķu saimi ir papildinājuši 13 sivēni, kas ir vieni no pirmajiem šīs šķirnes pārstāvjiem valstī. Tās ir Ungārijas savvaļas cūkas, pēc vārdiņa Mangalicas. Atceļoja viņas no Austrijas, jau ir labu laiciņu. 10 dienas tas jau ir daudz. Latvijā viņas dzīvo 10 dienas jau ir mūsu saimniecībā. Šīs ir visas 3 krāsu variācijas, kādas ir šīm te Ungārijas savvaļas cūkām. Lai arī pagājušas vien 10 dienas, kopš no tālās Austrijas Sveķu ganībās ieradušies jaunie iemītnieki, saimnieci Dzintru viņi pazīst un arī latviski saprotot jau tīri labi. Sākumā viņas šeit dzīvojas kā apskate turistiem, pēcāk vaislas materiāls, un tad jau nākošais etaps būs preces realizācija, ražošana. Mangalicas šķirne no ierastām cūku šķirnēm atšķiras vispirms jau ar izskatu. Nevelti garās spalvas un pieticīgo dzīves apstākļu dēļ tās dēvē arī par aitu cūkām. Tās ir savvaļas cūkas, viņas pirmkārt izskatās fiziski savādākas nedaudz. Viņām jau, redziet, jau ir apmetojums pavisam savādāks un purniņš ir garāks. Mājas cūka tā jau ir tā kā pieredus pie visām ērtībām. Šeit jau, teiksim, to ērtību tādas, kādas ir. Augu gadu šis ganāmpulks pavada svaigā gaisā. Paši meklē sev pārtiku, kad tik ir ko rakt. Viņas ļoti labas priekš dārza izveidošanas ir, tā kā pamatam. Jo plēsu mums taisīs tūlīt, jums tik atliek nort, uzvest varbūt to mēslojumu un nort, un jums dārs būs gatavs. Labas ar to, ka dzīvojas ārā, viņām nevajag kūti, nevajag siltu mītni, bet ārā viņām vienalga ir vajadzīga mītne, kur paslēpties no lietus, savu kažociņu izkaltēt. Raksturā aitu cūkas ir gan apķērīgas, tās ātri pielāgojas jauniem apstākļiem un ātri iekaro saimnieku sirdis. Viņas ir ārkārtīgi mīļas. Cūka vispār ir ļoti mīļa un komunikabla, tad šīs te tiešām ir ļoti mīļi dzīvnieki un atsaucās jau latviešu valodā, ka viņu sauc jau atsaucās, komunicē. Kāds kaut kur aizgāja un palika viens neiemanīts. Grib, lai pakasa, jo, ka viņas pakasa daža laba jau tā kā gūstās gar zemi, grib, lai atkal vēl kasa un vēl citās tūlīt klāt. Viņas ir jaukas. Dzintra zina teikt, ka šobrīd valstī šādi sivēni ar visiem certifikātiem ir tikai 3 saimniecībās, ar mērķi ieviest šo šķirni arī Latvijā.